Ar pirmajām siltajām dienām ielās parādās ne tikai atpūtnieki, bet arī ērces. Šie kukaiņi pamostas jau pie +5 grādu temperatūras un, gaidot savus upurus, slēpjas zālē, krūmos un pat pilsētas zālienos. Briesmas slēpjas ne tikai pašā kodumā, bet arī slimībās, ko ērces var pārnēsāt. Starp nopietnākajām slimībām ir ērču encefalīts un laimas slimība, jeb borelioze. Ērču encefalīts ietekmē nervu sistēmu un var izraisīt paralīzi, invaliditāti vai pat nāvi. Laimas slimība arī ir bīstama, tā skar locītavas, sirdi un nervu sistēmu, un bez ārstēšanas var izraisīt hroniskas komplikācijas. Labākais aizsardzības veids ir vakcinācija. Vakcinācija būtu veicama visiem, visās vecuma grupās. Protams, tur ir atšķirīgi nosacījumi, kā jāvakcinējās. To var noskaidrot pie savu ģimenes ārsta vēršoties. Pret laimas slimību nav vakcīnas. Jā, laimas slimību ārstē ar antibiotikām, bet tur ir arī savu nosacījumu, kurus arī var noskaidrot pie savu ģimenes ārsta, ja ir jāvēršās pie ģimenes ārsta, ja tur ir problēmas. Pret ērču encefalītu ieteicams vakcinēties iepriekš, vēl pirms ērču aktivitātes sezonas sākuma. Vakcinācija notiek vairākos posmos. Pamatkurs sastāv no 4 vakcinācijām. Tā ir pirmā, ja ir pātrinātais kurs, tad ir pirmā vakcinācija, pēc 2 nedēļām otrā vakcinācija, pēc pusgada ir 3. vakcinācija un pēc 3 gadiem ir balstu vakcinācija. Un tad ik pēc 10 gadiem vakcinējamies. Mums nav daudz tādu, kur atsakās vai vispār nepiekrīt vakcinācija. Lielākoties viss ir kā vajag pēc vakcinācijas kalendāra viņi vakcinējās, un pret ērču encefalītu arī nav tā, ka kāds iebilst un negribētu vakcinēties. Pašlaik Ventspilī ir augsts gripas saslimstības līmenis. Ļoti daudz slimo, jā. Ar gripu tieši? Ir, jā. Vairāk droši vien, kad ir seniori, kuri tomēr vakcinējas pret to gripu, jo viņiem ir vairāk hronisko saslimšanu. Līdz ar to tad viņam ir lielāks risks saslimt un smagāk saslimt, pat cik tomēr gripa var pasargāt. Ne tā, ka galīgi mazināt, bet vismaz pasargāt no smaguma, kā slimot no tās gripas, tā jāsaka. Tad, jā, seniors diezgan daudz ņemt vakcinējās. Un kādi simptomi parasti? Gripai? Parasti ir augsta temperatūra, lauž kaulus, varbūt sausais kleps, iestas. Vai bez iesnām, jāsaka tā. Parasti jau ir tā, vai tā temperatūra vai lauž tos kaulus, un tas ir tā, ka pirmais uzreiz liekas, ka varētu būt, ka tā ir gripa. Svarīgi zināt, ka vakcinēties var tikai tad, ja cilvēks ir vesels. Ja jums ir saukstēšanās vai vīrusu slimību simptomi, vakcinēties nevajadzētu. Tā kā atvesaļojas, tad tikai varam vakcinēties, jā. Jo tāpēc tad ir novācināts, organisms ir novājināts, tad jāatgūst spēku, un tad mēs varam vakcinēt. Papildus vakcinācijai svarīgi ievērot piesardzības pasākumus, mežā valkāt slēgtu apģērbu, izmantot repelentus un pēc pastaigas rūpīgi apskatīt sevi. Pavasaris ir laiks, kad baudīt dabu, bet nevajadzētu aizmirst arī par drošību. Rūpējieties par savu veselību jau laikus.